Sveicināt, dārgie skatītāji, klausītāji, šis ir podcasts Izrāviens un ar jums kā vienmēr kopā Gustavs Melenbergs. Un Rihards Mēdnis. Mēs šito tā nedarījām parasti. Vai otrādāk bija? Nē. Tā arī bija? Jā, man bija jāsaka Gustavs Melenbergs. Jā. Nu, redz, tā mēs esam ierūsējuši bišķi. Mēs esam skaistā vietā, Talsu novadā, Riharda rezidencē. Mēs esam šeit, draugi. Jā. Mēs esam atgriezušies pēc... Mēs esam Tukumā, jā, bet to visi zina, kad Gustavs saka Tals, tad tas ir realitātē Tukums. Jā. Mēs esam. Es nezinu, īsi, man liekas, tie, kas ir pieslēgušies klāt. Mēs nezinām, cik bieži podcasts atgriezīsies, cik daudz jūs gribat redzēt, vai kāds vispār vēl grib redzēt mūs. Bet mēs esam apakaļ, mēs esam neatkarīgi ne no viena. Jā, šis ir izrāviens After Dark. Jā, mēs varam runāt par melnajām lietām. Jā. Mums centneru cīņas mums nav uzspiestas, vairāk mums nevajag betot, vienkārši uz dullo. Un pakās naudu. Jā, kā es to izdarīju, un Gustavs nopelnīja. Jā. Tā kā jā, bet fucking New York Knicks ir čempioni. Vecīt. Zini, kas man sāp, laikam, visvairāk tajā visā? Nevis tas, ka es tik ļoti neparedzēju šo notikumu, bet tas, ka es gribēju, lai Kristaps atgriežās Ņujorkā. Tas redemption arc, ka viņš kā varonis, ka viņš šogad pa īsu viņiem ir, ka nākamgad viņš kā brīvais aģents homecoming atgriežās mājās, kā draftātais Ņujorkas varonis, Cingis Pingis, un izceļ titulu ar viņiem nākamā sezonu. Bet man bija tā bija mana sapņu zeme šogad. Es ļoti klusībā cerēju to, bet kā es to minēju, es tik ļoti neparedzēju Ņujorku vai jebkuru austrumu komandu uzvaram šogad. Es tev teikšu godīgi, man ir burner accounts Twitterī, no kura es slepenībā tvītoju ļoti agresīvus tvītus par to, ka tam nav austrumu konferences varēja nespēlēt šogad vispār. Tam nav nozīme, uzvarēs vai nu Spurs vai no OKC. Un tad mēs esam 4-1, Knicks in 5. Jā, man kā NBA ekspertam šis ir ļoti tāds piezemējošs moments, bet es teiktu, galvenokārt sapņu zemes dēļ, bet arī tāpēc, ka man ir burner accounts, no kuras paredz nepareizi lietas. Mēs pirms pāris nedēļām mums bija tāds ceļiem pasākums, un tur bija pāris tādi, kas sekoja NBA līdzi, un tad viņi tur, protams, prasīja mums par podcastu, kas un kā. Un viņi prasīja, kas vinnēs, un tas bija pusfināli tieši bija. Saslēdzās to, ko tu saki, tā kā rietums šogad salīdzinājumā ar austrumiem, tas ir cita līmeņa. Pārbrauks pāri vienalga, kas nāks pretī. Pārbrauks pāri. Un mēs vēl tad uzzināju, ka New York tiks. Tās, come on. Tur tā kā vienmēr nekad New Yorkā neveicās. Visiem Rangeriem, vispārējo, kas viņiem tur bijis, ir. 53 gadus Knicks nebija titulīnējuši. Jā. Un kur tagad ir? Jā, mans zelta likums, ka ja tava komanda uzvar reizi 10 gadē, ir viss kārtībā. Bet jau 5-10 gadus viņi nebija tikuši. Tas bija crazy. Un tagad sanāk, 9. gads ir jauna komanda, kā uz 9. gadu pēc kārtas ir cita komanda, vai ne? NBA tādā ziņā interesants moments, jā. Sākās ar Raptoriem, laikam, 19. gadā, vai 8-9 gadus, jā. Bet es nezinu, mēs noteikti varētu runāt, vai tas ir labi vai slikti līgai, visdrīzāk jau, ka labi. Tagad ir, ja tu esi 1/3 no visām komandām nosēdis ar čempionu tituliem pēdējos 10 gados, tad tev teorijā arī ir pārējām 2/3 tagad ir ļoti liela cerība, kaut kas mainīsies. Labi, tādā, ko Charlotē visdrīzāk nē. Kas arī sāk kāpt no tās sāra. Zini kā? Tad, kad bija tās dinastijas, tad, kad bija tā Cleveland pret Golden State, tad NBA reitingi bija savā augstākajā punktā, kas ir kad bijuši. Jā. Bet, faktiski viss jau gāja uz leju līdz šim brīdim. Tagad mēs varam teikt, bija Spurs Knicks fināls, kas tā kā interesēja visiem. Visai pasauli. Eiropa fanoja par Wemby, visa pasaule, visa Amerika fanoja par New York. Un tas vienkārši tā kulminācija ir augstiem NBA fināla reitingi, bet jā, es domāju, ka tas hindsight vienmēr, retrospekcija vienmēr ir gudrāk. Es domāju, ka līga grib kaut ko pa vidam, kaut kādas dinastijas, tā kā Spurs un OKC, kas tā kā varētu iekāpt tajā kategorijā.
Bet tajā pašā laikā viņiem svaigus pretiniekus no jauna veidot. Un es pilnībā redzu, ka nākamgad tie ir Spurs. Nu, tagad atkal Vembijam bija tas pirmais, bija tas personīgais pret OKC jau U19, kad bija arēnā Rīga. Jā. Kad viņam tas ir, ka viņš... Jā, viņš... Loftons viņu apēda vienkārši. Loftons... Nevis D4 uzvarēja ASV, bet Kenny Lofton uzvarēja. Kurš tagad Ķīnā joprojām plosās. Bet, un viņš vēl to atsauc pusfinālā. Kad, tas ir, personīgi. Un atkal stāstā, kā jūs jau zināt, ka vienmēr stāstā. Cik 4 pelnījis šitajā sezonā, cik? Tur kaut ko es redzēju sporta centrā pāris kaut kādi izdirstie gudrieši tie cilvēki. Tur komentāru sadaļā. Kaut ko pa porziņu, tur kaut ko šitas pat, ko tad porziņiem pa 10 nesamaksās? 4 Holmgrams 42 miljonu, laikam, sezonā, jā. Tur mums uztais PR akciju ar visiem maketiem un visu pārējo, kad mums tagad VEFs sasniegs 3,5 miljonus un varbūt kaut kād 5 miljonus, varbūt mēs aizķersimies kaut kā Eiro kausos un kaut kād nākotnē. Tur Čāls, kurš iemet 10 punktus vidēji playoffos. Viņš savāc vairāk kā 6 bumbas playoffos. 41 miljonu pelnījis. Tas ir cits, jā. Un galvenais, kad viņu draftēja, un viņš to pirmo sezonu vēl nespēlēja, tur kas ir rukijs, kas nav rukijs, atkal šeit te bija tās cīņas. Un bija tāda ticība tajā Čalī. Un man liekas, kaut kāda viņam ir, Holmgramam ir sagājusi pilnībā tā pārliecība kaut kāda, viņš ir sagrauts, viņš kaut kādā veidā... Tev kā OKC fanam bija skarbi skatīties to droši. Skarbi, daudz ko bija skarbi skatīties, un tu sāc... 4 metienus viņš izmet, no kuriem viņš ir paliku uz 2 punktiem tajā Game 7, ja? Jā. Un vēl skarbāk skatīties, kā šeit daudze un kā viņi vispār sodas viņu siti. Bet šitas ir jādzird no cilvēkiem, kas patiešām skatās arī NBA šad un tad. Es tikai klipus patērēju. Jā. Es paskatījos OKC spēles. Tas ir pilnībā uzpūsts burbulis no nekā, uzpūsts zilons no mušas par to, ka šeit flopo tēlu. Viņu daudza visu spēli. Jā. Tas, ka viņš māk to izmantot brīžiem un parāda ekstra, tur no tās katras spēles iznāk 3 vai 4 klipi ārā, kur viņš kaut kā pastiprināti reaģē uz kontaktu. Ticiet man, apskatieties spēles, pilnas spēles, un jūs citādāk redzēsiet vispār to Shai Gilgeous-Alexandru tēlu kā tādu laukumā. Nevajag ieciklēties nevajag ticēt visam, ko internets vienmēr grib jums piedāvāt. Jā, bet tāpat dienas beigās tas ir bišķi besīgi. Ir viņš, teiksim tā, man koži acīs redzēt, cik viņš labi māk parādīt, kā sodu pret viņu tā kā uzsit. Tas ir tāds, tas nebaudām kaut kādā brīdī ir. Zin kā tev gribās, lai tāds ir tāds spēlētājs, kurš tāds, tā kā cildens tur, man uzreiz šis te nāk prātā, kā viņam bija kā viņam bija Brooklyns Nets, tas, kuram labs danku mixtapes, kaut kāds... Quincy Aces? Quincy's Aces, okay. Kurš liek pāri, viņu izšķēd, viņš plausītī noliek šitā tepēt, un viņš pieceļās, sāk pumpēties. Sāk kaut ko pumpēties, un tā kā viņš breisot, un tāds cildināms tiešām par to, kas notiek. Un tad ir šeis, kurš tā kā krīt un rāda, bet talantīgs. Oklahoma neiegūda daudz fans, tīpaši, kad bija no otras puses, ka viņi daudzīja Vembiju, brītīgi daudzīja Vembiju, un otrā pusē viņi tur krīt gāžās, un katrā uzbrukumā kāds ir gar uz dēļiem. Tas neizskatījās. Cik cieši tavs sūcaurums ir, ka tu redz, ka Vembija, ka viņam tajās kājās krīt iekšā un lauž rokas un visu priekš tā, ka cik viņš ir liels cilvēks. Tādā ziņā es cienu Vembiju, tā kā viņš dod pretī. Jā. Un bieži vien, ka viņš tā kā nav viņš upuris šajā visā. Jā. Un bieži vien viņš bija pat tās lietas, ko viņš izdara. Viņš šajos playoffos viņam pasaudzēja, ka viņam neiedeva spēles diskābeli, ka viņš, es neatceros ko, bet viņš ar elkoni normāli tur paņēma. Jā. Viņš diezgan atvilk tā dronāra testa atvilk. Viņš jau Bronsonam 4. spēlē zem kājām ielēc ritīgi. Viņam bija jābūt, tas būtu otrs flagrants, un tad viņam būtu nākamā jāizlaiž kaut kas tāds bija. Viņš to Jalen Brunson nolika uz dēļiem, tad viņš OG Anunoby lec kājās iekšā. Tur viņš tāds arī slīdens. Bet vispār tā New Yorkas komanda. Man šausmīgi besī, ka neuzvar labākās komandas. Un lai man piedod New Yorkas Knicks fani.
Un šis ir tas kārtējais no sērijas, kurš uzvarēja sēriju. New York uzvarēja vai San Antonio pakās. Un tas ir tāds stulba diskusija, bet San Antonio nokāsa tā kā 2 vai 3 spēles tādā traģikomiskā veidā vienkārši. Un runāju par James Harden, kurš ir no pats vai gars tāds. Man jau tā kā sāk zvanīt, kad James Hardens papis 0-4 sērijā komandai. Un viņš preses konferencē ar taisnu seju saka, ka mēs bijām labākā komanda šajā sērijā. Un man tāds, kā tas strādā? Tu tikko 0-4 tev aizslaucīja prom, un tu saki, ka tu biji labākā komanda tajā sērijā. Game 1 viņi arī tur traģikomiski nogāz, bet man bija tāpat sajūta tagad arī ar fināliem. Spurs bija labāki visās spēlēs. Spurs bija plus 15 visās spēlēs. Teju Vembijs Game 2 uzmet pret muguru komandas biedram, kad ir plus 1. Plus 27 vai plus 29 Game 4, kā viņi nokās. Jā, viņi plus 3 gandrīz bija. Tagad Game 5 plus 15 viņiem bija 2. ceturtdaļā un atkal pakās. Nu jā, redz, tajā 4. spēlē Fox meta, kad nevajadzēja, kad vajadzēja vilkt laiku, iedeva reāli iespēju. Un Obi, OG, OG Mayo iemet, tā kā putbaku ielikt, tas ir amazing. Man patīk, kā Spurs tagad fanu bāzi un vispār tādu sociālā tīklu kaut kādu kustību uzreiz, tā kā Fox ritīgs, tā kā viņš nenospēlē savu labāko, ko viņš ir spējīgs, jā. Mūsu WhatsApp grupas biedrs Jānis pateica, ka karstāko tādu oriģinālāko teikumu, ko es pēdējā laikā biju dzirdējis, kas ir latviešu sakāmvārds, tu vari Fox izņemt no Sacramento, bet tu nevari Sacramento izņemt no Fox. Tā kā man patīk. Par kuru spēlētāju tev tas New York čempionu, par kuru spēlētāju vai treneri no tās asociācijas, tu esi priecīgākais, ka viņš ir dabūjis titulu? No New Yorks? Jā. Rick Brunson. Ok. Nu, jā, loģiski, jā. Man kā tēvam. Jā. Tagad tas atļauj man. Es negribu izteikt. Cerības. Nē, ir tie klipi, kur Jēlens Brunsons viņam tur mēli karājas pa žokli ārā. Viņam labākajā gadījumā kaut kā 10 gadi ir. Un kad viņš tur tā kā jau mironis ir uz basketbola laukuma driblē, knapi pāri laukumam, sens bļauj no kameras otras puses. Ātrāk skrien, precīzāk, rociņu nostrādā. Un te nu mēs esam, nezinu, cik 20 gadus vēlāk, viņš ir NBA Champions Finals MVP. Es negribu būt tas vecāks, bet no otras puses es negribu būt arī tāds, dari, ko tu gribi savā dzīvē. Es tev es tev tāpat mīlēšu, bet šis ir vecāks stūrīts pēkšņi. Bet es gribu kaut kādā ziņā, iedot kaut kādu stimulu, varbūt ne obligāti. Es tur basketbolists un tagad vergo basketbola laukumā, bet vienkārši kaut kā tā kā papušot. Un tas vienkārši ir kaut kāda rezultāti jau ir. Jā. Tā ir vecāka stūrīša pēkšņa diskusija. Pārlēc kaut kā, bet man, protams, par Jēlenu Brunsonu nenormāls prieks, kad jau kurais Porziņģa Mavs komandas biedrs vinē titulu. Visi izņemot Luku. Es gribēju teikt, visi izņemot Dallas. Smieklīgākais, kad visdrīzāk, tā kā redzot, kā Lukam tagad ir, Lukam arī nav tālu līdz 30. Viņš varēja, tā Lakers, viss spiediens un viss pārējais var arī būt, ka viņam nesanāk tas tituls. Bet, ja viņam sanāks, tad Mavs ir tādi loši. Lakers nav pozīcijā, lai šobrīd piedāvātu Lukam, bet tīpaši. Tu vari argumentēt, ka jā, tika līdz konferences pusfinālam, bet tur pretī bija OKC, kas aptuveni tur tādā 3. ātrumā 4-0 viņas pārspēja. Austins Rīvs prasīs 240 miljonus šajā starpsezonā. Tur nepaliks labāka tā situācija. Jā, Bridges ir čempions, dzelsvīrs NBA. Man pēc 3. spēles, kad izskatījās, ka Towns varētu būt Finals MVP, man bija bišķiņ tāds. Oh my God. Oh my God. Kas tagad notiks? Bet, ja man liekas, es nezinu, mēs varam pat atvērt vaļā. NBA 2014 draft klāsu. Un redraft ātrā uztaisīt. Towns, pagaid, paskatāmies, kas tur bija. Porziņš uzvarēja pirms Towns. Pagaid, 14. ne, 15. 15. bija Porziņam.
Drīzāk, ka 15 vai 16. 15. Jā. Jā. Nu tā, pastamies. Kāls Towns tagad čempions, jā? Jā. D'Angelo Russells, nu, ceļotājs. Vispār nav, man liekas, viņam nav komandas šobrīd. Jā. Jalils Okafors. Jalils Okafors. Kristus Porziņš arī čempions. Mario Hezoņi kaut kādu brīdi paspēlēja, kaut ko padarīja. Vilijs Kolīs Steins Tam arī. bija kaut kāda fentanila atkarība. Jā, viņam tur bija. Ar Mūdijais es kopā Teksasā vienā koledža kampusā pick-up spēlējis kopā. Tagad viņš Tas tev pasaka par viņu NBA karjeru kaut ko. Stanlijs Johnsons, Kamīnskis, Justice Winslow, Miles Turners, arī Tur visi Zolīts. gandrīz ir ārā no līgas, Trejas Lēls. Devins Bookers. Nu jā, bet 13. Camerons Paynes, Kelijs Oubre, ok. nu, tur Terijs Rozērs arī bijuši ar problēmas. arī tur ir, šajā draftā ir vairāk problēmu un kriminālo case nekā, nezinu, 20 plus punktu vai 15 plus punktu sezonas. Kevins Lūnijs, pastamies, otrajā raundā kaut kāds pazīstams ir. Sidijs Osmans. Vairāk Eirolīgas spēlētāji nekā NBA spēlētāji. Tur. Jā. Kas arī nav slikti, protams. Mans Pāvels bija 46. piks. Starp citu, es zinu, ka kāds jau ir uztaisījis stikeri ar šo manu apģērbu gabalu un man tajā. Es ceru, ka jūs novērtējat manu pašaizliedzību šeit sēdēt šajā kraklā. Es nezinu, vai šis ir transitions vai nav, bet mēs varam tā kā... Vispār mēs arī pasaules čempioni esam 3-3 beidzot. Visu cieņu, ne? Es nezinu, kā var sajiet tā. Nē, nu kā? Mēs ar šiem kungiem esam video kopā filmējuši. Esam video filmējuši. Es biju tur kopā biju Prāgā uz pasaules tūri. Es ar citu video kaut baigi kas- labie bija, kur Jā, mēs ar viņi Teslām rēcīgi. dragājām. Jā, tas brītīgi labs. Jā. Cilvēkiem nav cīzuši kaut kādi 5000, man liekas, nostājās pārāk maz ir. Jā, man liekas, viņš Tas tāds vispār- paslīdēja kaut kur. Viss produkcijas un viss pārējais, kas tur tik iet. Pusgadu viņu Jā, taisīja jā, to viņš video. nenormāli ilgi. Nebija sniegs vairāk, kad reāli, kad tu izlaidi. Bet Nu, krūt. Es Cepur vispār nost. saku, ka Nauris ir salauzis to 3-3 basketbolu. Tas, ka viņš ir labāks metējs palicis, tas ir tāda taustāma kvalitāte. Bet viņam tas viss ir, viņš tā kā redz uz priekšu, viņam nav vairs tā uz vietas mīcīšanās, viņš vienkārši viņam tā pārslēgšanās no tā, ko viņš darīs, un ja viņam aiztais viens iet, viņš dara nākamo, un tad viņam tāds zigas ir klāt, kurš zigas vispār, man liekas, ka uz grozu nepaskatījās tajā visā turnīrā. Tikai uz kaut kādiem backdoor katiem, kur, nu, tā kā nebija izvēles, bija jāmet. es gribēju teikt, ka Jā. mans MVP, es saprotu, ka Lass ir MVP, tas, protams, saprotams ir. Jā. Bet tā kā Zigmārs Raimo pēdējās izšķirošās spēlēs tik gudri nospēlēja, tik labi aizsardzībā nokopāja, kad vajadzēja sodu, kad vajadzēja atkāpās, pārtvēra bumbas, bloķēja, sēdza tuvu, sēdza tālu. Viņam, Jā. rotēja, skrēja līdzi, un tad tev ir vienkārši tāds pēkšņi atletiskais monstrs, kā Francis, jā, Lācis. Kurš var ieskriet, kurš var LA upu paņemt, kurš var pārlekt melnos puikas no visādām pasaules valstīm. Francis Lācis, ja viņš vēl kaut kā noķers to ritmu ar viņiem, tad vienkārši tur būs viss perfekti, jo viņš ir tāds feast or famine, nu tā kā vai nu bats, vai nu dzīves. Ar viņu, nu, arī tajā pašā fināla spēlē man bija tāds, nē, līdz vienā brīdī viņš 3 pēc kārtas iemet. Jā. Un var redzēt, kad nenospēlēja vāciešiem ritīgi šī pieredze. Jā. Viņi atlaida to gāzīt kaut kādā brīdī, jo Sākums bija skarbs. Sākums bija skarbs. Zaudējām, mums bija 5 foli, viņiem bija 1 tikai. Jā, un man likās, ka pirmkārt mums pārbrauks pāri, un otrkārt, kad liekas, nu, Vācija tā kā cita līmeņa. Un tas, kas Vācijā tagad nāks ar šiem īstajiem vāciešiem, kas ritīgi pēc ritīgiem vāciešiem izstās. Ārieši, jā. Tā kā pirms 80 gadiem viens bija saplānojis, tagad tāda Vācija ir. Jā. Man likās arī, ka ar tādiem tieši problēmas būs mums. Jā. Nu, mums ir 2 augumi. Jā. Un tāds viens kārtīgi atletisks čals. Arī Zigmārs ir tā. Zigmārs bija tāds, kas tāds pats tā kā Čavars bija, ka viņam tas, ka viņš māk tādu alkoholu tev ielikt, ka tu dusmīgs paliec, un tu zini, ka tu dos pretī. Tā ir tā mūžīgā diskusija. Vai Nikola Jokić ir atletisks, tavuprāt?
Nu jā, definē atlētiski. Nu, par to ir stāsts. Nu, Vai viņš ir vai nu tu esi vertikāli apdāvināts, Jā. vai tu spēlē virs stīpes, Jā. kas viņiem visi tur tādi Vācijas komandā bija, vai nu tu kusties laterāli labi, vai tavam ķermenim kaut kādas vēl kapacitāti, kaut kādas rotācijas, virzienu maiņas, spēja uzlikt bloku, kaut kāds IQ kvalitātes, kas tur nāk līdz ar to klāt. Nu, jā, Zigis ir tādā veidā atletisks. Jā. Mentāli atlētisks. Nu, arī gudri spēlē. Tas Elkons arī jaudīgs. Bet jā. Tā ir Riharda Meģņa skola. Vispār kopā šitā te, kas sanāk tagad trenerim Feldmanim, viņš ir pasaules čempions. Viņš arī visu ir izcēlis. Ne? Viņš ir zeļiem, bronzas panēm un Kandā turī bronzas patē. Nu, kaut kāds zelšs mājās ir atvedis. Kā viņš vispār bija uz bronzas sēriju, vai viņš pie zeļiem bija beigās? Vienā spēlē viņš nebija, bet pārējās bija, jā. Tur, Vai kas viņam, viņš turpinās zeļiem? Un, Tas viņam jāprasa, nes viņa aģents. Okay. Bet turpinās zeļiem. Es sapratu. Tu ņem stūri, Kandavu turību? Jā, zinu, ko es sapratu tagad, kad tā pietuvināt divus pilns gadus, un jau trešais aizies ar Kandavu. Es vienmēr esmu sapņojis, ka es gribētu būt treneris, un es saprotu, ka es nevaru būt treneris. Jo ļoti vienkārši iemesli pēc es neesmu pietiekami gudrs. Tā ir diezgan inteliģenta atziņa. Pateikt, ka tu neesi gan gudrs kaut kamā. Man liekas, ka es nosacīju to basketbolu māku skatīties, māku lasīgi, māku redzēt spēlētājs. Bet tā kā to dara Feldmans vai kāds, es neesmu bijis pietuvināts citiem treneriem, kur tur skatīties, kā viņi zīmē, viņu domgājiens un viss pārējais. Nē, es nevarētu, nekad. Tam ir līmeņi baigie, jo tā, kad man bija pāris aizvietošanas epizodes, kuras aizvietoju savus draugus treneris jaunas līgā. Es nevarētu būt treneris, tāpēc, ka es varu uzzīmēt krutāko kombinu nevar, bet ja tu nevari iedot, ja tas jaunietis vai spēlētājs pro nevar vienkārši tā kā entry pass uz ūsiņas iedot no 3-punktu līnijas, tad, kāda jēga no manis tur vispār? Un tas ir tas. Tas ir jaunies. Tas disbalans, bet, piemēram, skatoties Latvijas finālu, kas starp citu Latvijas šogad bija, un vispār Latvijas līga bija fenomenālā interesantuma līmenī. Tagad VF podkāstā tur retrospektīvi viņi tur sūdzējās, kad līmenis nekāds esot. Es īstenībā argumentētu, ka līmenis bija tīri labs šogad. Visām komandām ļoti labu resursu tādu izmantošanu, ka vienkārši Ventspils varbūt ar to limitēto budžetu vispār bija skatāmākā komanda līgā, manuprāt. Bet tas, ko es gribēju teikt ar to treneru kontekstā, ka es skatos uz tiem vecvagaru taimotiem, un man kā cilvēkam, kas ir bijis pie tur Latvijā un pasaulē tur elīte treneriem, man kūpēja galvu klausoties tos taimauts, ko vecvagars tur tā kā vienkārši kā viņš tur tā kā bēra tos noteikums, kas tur jādara. Tu pa labi, tu pa kreisi, tu uz ūsīns, tev tur 3 reizes piruet apskrien, tad piespēl tur. Es kā spēlētājs, es vienkārši man jau būtu šidā te. Un viss cieņa, ka viņi to visu pavilku Valmieru šogad 3-kāršais kronis. Stāv pāri visam Valmiera! Nu, jā, tev jau tuvu sirdī. Jā. Nav tuvu sirdī, bet cik tagad viņi sanāk, gan vairāk kā 10-14. gadā, kad Ordo izcēla, ja? Bet kas tur ir ar to? Kad viņi atkal nebūs tā komanda, ja? Atkal izcēla titulu un viss? Visdrīzāk jau, jā. Grūti. Nu labi, ka Valmiera ir liela pilsētā, ka tur ir daudz uzņēmumu, kas var tās naudiņas iedot, tāpēc, ka viņi ir tik liela. Bet, nu jā, tur kaut kādi atslēgas spēlētāji, nu redz, nu. Jā. Pēc čempiona titula parasti treneris uzreiz neiet prom. Starp citu, un nav jau zināms, uz kurienu viņš iet. Vai tu nebija kaut kāda Vācijas otrā līga? Pagad, tu par VF runā vai par Valmieru? Es par Valmieru. Okay. Es neko nezinu par to. Valmieru, man liekas, ka Valmierā, jā. Bet VFam arī, nu tagad ir kā viņam bija, Kosuškins tagad būs. Un mums bija arī apspried par to mums WhatsApp grupā, kad vispār, es noklausījos to jaunu podcastu, bija tā, ka ja viņam viss sanāks, tad, protams, viņš paliek kā treneris. Labdien, Gauja, ja sanāk visiem, tad viņi parasti paliek savās vietās. Tas ir tā kā loģiski, jā. Tā ir, ja viņi izcīnīs. Problēma ar VF, kad vienīgais, kas, respektīvi, sanāk nozīmē vinēt titulu. Tur nav tāds labi nospēlē. Droši turpina domgājiens, pastīšos. Tā kā mums productions ir zemāk. Uztaisam ātro pauzi.
Jā, mums viss kārtībā. Viss kārtībā, mēs varam rulēt, viss kārtībā. Jā, mums viss kārtībā. Mums mazāks production budžets šitam visam ir. Kā Reinim ir? Viņam labi iet. Viņš joprojām. Dāvs Dāvs. Jā. Čau, Es Dāvs. zinu, 100 punktus skatās šito. Jā. Ar naidīgu tādu. Nē, viņš nav naidīgs. Skats Viņš joprojām, viņš ir vienīgais mohikāns, kurš ir palicis no laikiem, kad es strādāju tajā pašziņāmā. Vispār ir aizgājuši prom, jā. Es tā skaitā. Peace! Bet, jā, es pat nezinu, kas mums vēl meitenes bija, 3 bija, viņām ne tā sanāca, bet arī tāpat ok spēlēja. Nezinu, vai tur tā blīts tieši bija pareizi. Mēs par KP varam parunāt. Kas ar KP notiek? Visādas pīles no KP gaitām vasaras laikā ir iegājušas basketbola subkultūrā un cilvēki apspriež KP, ko viņš dara starpsezonā un tā tālāk. Bet kur viņš NBA tālāk spēlēs? Jo tautā runā, ka Golden State'ā. Nu labi, tautā runā, kā tev liekas. Es saku, es vispār gribēju, ka viņš uz New York iet atpakaļ. Es gribētu... Ja viņš, labi, spēlēt New Yorkā... Nu viss viņam tagad, jā, viņš ir neaizsargāts brīvais aģents. Ziņā, nauda ir nauda. Pat, ja tu esi nopelnījis 500 ņemas savā karjerā, paprast Lebronam, tu tāpat paņēmis labāko dealu, ko tev piedāvā, un tu pieprasīsi vēl vairāk. San Francisco, ja tu saņem vecāru gadā, tu droši vien kabatā ieliec kaut kādas 8. Es gribēju teikt 8, tur vairāk kā 50. Ja tu spēlē Dallasā, tad tu 19 saņem visus 18. Nu, bet New Yorkā vēl trakāk nekā San Francisco. New Yorkā vēl trakāk, bet New York arī tagad New York tagad būs karstākais šito te tādu pusfabrikātu free agent galapunkts, tāpēc, ka viņi ir čempioni. Tagad es vēl projām Kristofu gribētu redzēt New Yorkā. Viņš papildina vēl to. Kopā ar Townsu? Kopā ar Towns, viss tas drafta stāsts ar Mitch Robinsonu, ka viņš ir, viņš tā kā viņš to savu mājvietu oriģinālo tā kā atgriežas un varbūt pat domā par noslēgšanu un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā Stefs, es negribu dzīvot tajā ilūzijā, ka Kristaps tagad ar Golden State cīnīsies par titulu. Ar Agro Draymond, kurš vienkārši ir pilnībā jau nogājis no vispār jau kādām robežām. Ka viņš tur sāk komentēt par citu cilvēku bērniem Twitterī, un vēl tāds tegods jau sviestas. Viņš pilnībā viņam aizgājis ciet. Ar ko viņam bija bīvs ar šo te treneru dēlu? Viņš spēlēja aizmirs. Clipper trenerim. Viņš draudēja kaut kādam viņam bija bērnam, neadekvāts, jā. Twitterī draudēja bērnam kaut kādam. Viņš ar ģimenes uzreiz piesauc tāds, bet redzot kaut kādas pīles, ko laiž, kad ir kāda tur superkomandu vāks un veidos Warriors ar Leibiju. Pie tā nosacījuma, ka Kērs atgriežas uz vēl 2 gadiem. Jānis ir brīvais aģents, kurš ir vēl karstāks, pīrāks. Tā kā teiksim tā, priekš NBA un patreizējās situācijas KP kaut kādi mīksti 18-20 miljoni ir normāls līgums, manuprāt. Un īpaši tas ir kapeiks, jā. Tajā līmenī tās ir kapeiks, bet ok, man ir jautājums no zilgais, kā vienmēr, kā viņi nāk. Kurā komandā tu gribētu, lai KP spēlē nākamo vai nākamās, piemēram, 3 sezonas? Viņš nevarētu mainīt komandu, kurā viņš vēl nav spēlējis. Jā. Kur tu gribētu? Ja mēs, piemēram, tagad atveram NBA. San Antonio vecīt. San Antonio? Jā. Viņš gan iznonāca San Antonio pirms šīs sezonas. Atlantas vietā tur bija tā rokāta, ka viņam vajadzēja nevis būt Atlantā, bet San Antonio. Ka viņš varētu, ja es pagriežu to savu argumentu par New York no otras puses, tad es labāk gribētu, ka viņš tā kā ir tas nākamais solis līdz tam San Antonio titulam. Iedomājies kaut kā pagad 4 var vispār aizstrēdot? Kristaps Porziņš ir Vembaņāmas, tā kā, predecessor. Kaut kādā ziņā tas, kurš nomaina. Jā. Jo es vienkārši skatos uz to Luke Kornetu, viņš ir fantastisks lomas spēlētājs. Bet viņš savu karjeru sāka kā 3-punktu metējs. Un tagad viņš uz groza pat neskatās no tās 3-punktu līnijas. Kas reāli, man liekas, ka nepalīdz tiem Spurs.
Jā. Visiem vajag to centru, kas met trīņus arī. Viņš ir karsts spīrāks, viņš no būs karsts Spurs nevajag spīrāks. vēl širos te otros, pirmos numurus. Var argumentēt, ka viņiem vajadzētu kaut kādu trešo numuru, vēl tādu puslīdz, tādu 3&D šampeniju līdzīgi kaut kādu, kas Harrisons Barnes vairs nevēlk īsti to līmeni. Ir arguments, ka viņš nekad īsti nav bils tajā finālos to līmeni. Bet ja Kristaps parakstītu kaut kādu Teksasā, starp citu, arī nav state income tax, arī nebūtu nodokļi milzīgi. Ja viņš parakstītu par 10, viņš saņemtu to pat, ko viņš saņemtu San Francisco, ja viņam būtu 20 alga. Zini, ko es tikko saprotu? Ja mēs tā globāli ņemam, mēs sen zinām, kad fināls bija Spurs pret Knicks, mēs sen zinājām, ka Knicks vinnēs. Mums bija jāziņā mēnesi apakaļ, pusotru. Kāpēc? Jo VF šogad sūdīgi spēlē. Kas VFā bija galvenais, kas spēlētājs, kurš Spurs galvenais treneris? Nu, tā kā tu vēlc kaut kādas, mums ir sazvērstības stūrīši. Es par šito domāju, jaunupam patīk, vai šito te, tā kā tie popularitātes gāja. Kāpēc viņš nesāk par to? Es tieši gribēju dzirdēt no jaunupa kaut ko par to, bet varbūt viņš pat neatcerās, ka viņiem bija tas Mitch Johnsons. Jā. Nezinu. Vai varbūt jāuzprast kaut kādiem tur VF menedžeriem bijušiem, kas varbūt arī Mitch Johnsons tur žāvēja drēbes krāsnī vai kaut ko tādu. Mūsējais Grīga fizio nebija tajā laikā? Grīga nebija vēl tajā laikā. Grīga vēl videnē gāja. Aptuveni, jā, es domāju. Kurš tas gads varēja būt? 14. Nu tad mēs bijām beiguši vidusskolu. Viss laikam 14. Es teikšu visu 14. gadā. Es laikam 14. sāku. Jā. Tā kā jā. Jā. Bet kur tu redzētu Porziņu? Man tiešām nav kaut kādas. Es pat laikam gribētu, lai viņš atgriežās, lai viņam nav tā mētāšanās nepatīk. Nu, ir forši redzēt, piemēram, forši, ka var iegādāties Porziņu, Warriors krēklu, un tad tev tur biedriņa vecais, un tad šitas te ir. Bet es gribētu, lai viņš paliek tur vismaz gadu, 2, jo šis būs drīzāk Stefam kaut kāds farewell tūre Grīnam. Un tad jau tur būs kadru maiņa, un visdrīzāk, ka viņš arī tiks aizmainīts. Galvenais, lai viņš kaut kādos... Tas pat vairs nav lēni grimstoši kuģis, tas gan ātri grimstoši kuģis. Galvenais, lai viņš tiešām kaut kādos, tagad skatos to uz rietumiem, viņš kaut kādos Kings, Jazz vai Grīzļos neatgriežās, vai Pelikānos nenonāk. Kaut kādas šitās, jā, tās komandas, kas... Jo Atlanta bija tāds sajūta kaut kāda līdzīga, kad ir tas, ka viņi nonāk tādā ne no-name komandā, bet kuram nekāda kaut kāda... Būs vēl tā visa tā viņa veselības, tā viņa veselība bija, man liekas, ka sliktākā, kas viņam ir bijusi karjerā, pat ar visu Krustenes sezonu. Viņam bija vēl sūdīgāk nekā Krustene pār. Jā, grabsies, KP pat Govzemes Torijos nonāca kopā tur ar tas ir status. Ar senču izdarībām vispārējo, tur tas vienkārši... Tā bija, viņam kaut kāds traks. Bet viņam, viņš jau loģiski bija kaut ka viņam kaut kāds, tā kā ģimenes lietas kaut kāds bīts noteikti sirds mentāli, tu saka uz nervu sistēmu. Jā. Man tev nav jāstāsta, kā nervu sistēma fizisko stāvokli tev ietekmē. Jā, kaut ko es mūsu pēdējā epizodē par Žagaru pateicu, tas labi aizgāja. jā, tā ir, Jā. Bet šis ir perfekts brīdis, lai mēs uztaisītu objektīvu mīļāko komandu topu. NBA? Jā, tāpēc, ka es neticu, ka būs Golden State. Kuru mēs gribētu redzēt KP vai vienkārši mūsu mīļāko? Nē, atceries, mums neizdevās uztaisīt visatbalstītāko komandu top NBA. Jā. No cilvēkiem, no aptaujas dalībniekiem Latvijā. Jā. Vismaz kaut kādā nosacītā ziņā. Un tur vienkārši, man liekas, tajā gadā, kad mēs taisījām, mēs skatījāmies, bija Washingtons Wizards, un būsim godīgi. Jā. Cik no jums ir Washingtons Wizards fani šobrīd? Es domāju, ka Washingtons... Tur bija vienkārši pilnībā taisna korelācija, tieši korelācijas ar to, kur spēlē Porziņš, un kas ir atbalstītākā komanda, kas nav taisnība, jo es fucking ienīstu Celtics, un tad vienkārši visu Latviju ir Celtics fani. Tas bija fucking grūts gads priekš man. Es vienkārši traks varēju palikt. Grūti 2 gadi. Tas bija smagi. Jā. Bet man no visām komandām, kur KP spēlējis, ir, manuprāt, tieši Knicks, jo tas ir pirmais gads, un tieši KP izsprāga un viss, kad tur palika vēl kādu latviešu cilvēku, kas ir Knicks fani arī tagad. Man tā liekas, bet sajūtā. Es to, ko arī sostīklos tu redzi. Pēc biedriņa es diezgan ilgi sevi uzskatīju kā Golden State. Arī, jā. Tā kā Lakers vienmēr bijusi mana komanda, bet Golden State bija man tā kā
Cik tu ilgi par Bucks, Otrs bija cik tu ilgi par Rockets vai Bucks fanoji, kad Rodions uzspēlēja tur? Necik, vispār nebija, jā. Visdrīzāk. Jā. Brooklyns Nets, tā viņa komanda bija interesanta. Ar Dilo, un kas tur Ronde, Hollis Jeffersons bija, un visi tie tur Džeki. Tā bija tāda fana komanda, bet citādāk es baigais atbalstītājs nebija. Ne. Tu gribi, lai šitas tēma? Tu gribi uztaisīt, lai vēl vienreiz sabalsot cilvēku. Vēl vienu aptauju uztaisīt. Vēl vienu aptauju. Bet vispār... nosacījumu, ka tu nepakāsīs atkal. Nē, es nepakāsu. Es jau atradu beigās. Bet jūs varētu uzrakstīt vispār tagad. Es domāju, ka šis būs ievietots jaunā YouTube kanālā. Ja? Mūsu YouTube kanālā, kurā, cerams, līdz pirmā podkāsta nedēļa būs izgājis. Šis podkāsts jau būs, un mēs būsim kaut kādi uzliksim 100 abonementus būtu dabūjuši. Nu, kaut ko jāsāk. Nezinu, kāda mums būs atsauksme, kāda būs intereses par. Bet, jā. Ko jūs gribat redzēt? Jums ir viena lieta sagatavot. Gustavs nezināja par to spēli, bet es iemontēšu iekšā, jūs redzēsiet. Jā. Tātad 82-0. Jūs visi zināt. Tā ir pilnīga aplikācija tev? Viņai ir arī aplikācija, manuprāt, bet tātad klasiskā versija uzspēlēsim. Tad 5 pozīcijas tev viņas jāizpilda. Tur uzreiz tā kā augšā ir labākais spēlētājs, bet pēc punktu gūšanas. Tad tur var arī mainīt. Skatīsimies, Los Angeles 80. Nu, te ir tāds no-brainers diezgan liels. 2 varianti arī. Karīms vai Magics. Es saku, jāņem Magics. Magics? Jā, es ņemtu Magic, tāpēc, ka piespēles. Kur mēs liekam? Point guards. Okay. 11 piespēles spēlē. Okay, un tagad tas tev pietiekam labs start 5-nieks, un viņš tur rēķina pēc tiem potenciāli atdevi spēlētājiem. Bet, nu, tagad tu dabūni kaut ko no 50. gadiem. Vaids centrs. Mums labi, ka mēs nepieņēmām tāda bija Karīmu. Ka vienmēr var centru piemeklēt. Nu, kad Atlanta 60. parādīsies, tad būs smagāk. Es nemaksāju 4,40. Es 4 maksāju 20. Nu, sākās tā. Denver 70. gada. Davids Thompsons, George McGinnis. Tas ir McGinnis. 22 plus 11. Power forwards. Vienkārši perfekti. Jā, tev taisnība. Mums vienkārši vecīt, Es minēju. Tas talants. Washington. Mozes. Vajadzēja mums. Elvins Hayes arī. Jā. Bet mums vajag 12 spēlētājus? Nē, mums 5 vajag, starp 5-nieku. Ok, te mums Bernards Kings ir laba opcija īstenībā. Bernards Kings arī leģendi. Kā 3. numuru liekam Bernardu Kingu. Jo šī ir Gustav pirmā reize, ka viņš spēlē. Jā. Nocistēsim. Bet tagad mums ir tikai viena opcija palikusi. New York, John Starks. Hans Houstons. Jā, ok. Tēm, Latrels Sprīvels arī. Patik Ewing pa 2 ielikam. Nē, Sprīvels nav slikta opcija. Mēs varam pārbīdīt, ja kas laikam. Var pārbīdīt? Nē. Datorā varēja, man liekas. Droši vien kā Allen Houston jāliek Sprīvelu vietā, vienkārši tāpēc, ka viņam tie procenti noteikti bija labāki. Bet es nezinu, vai šī spēle tik gudra, ka viņi metieni precīzi. Tu saka, Allen Houstons? Bet Larrys Johnsons arī ir, jā. Te jau visi, mēs varam beku pastīties pēc, piemēram, nezinu, pēc asistiem. Mēs nevaram Larry Johnsonu ielikt tajā vietā, nevis Allen Houstonu. LJs taču bija tā komandas seja vispār. Es liktu Larry Johnsonu, tāpēc viņam vispār 3 pozīcijas. Kas sūdīgam. Ko? 62-20. Bet dinastija, nu tā kā A līmenis. Būsim godīgi, tas būtu labāk. Nu labi. Es nezinu, kur es kļūdījos, tu esi pieredzējušāks. Tur ir ļoti viņi vidējos punktus ņem. Okay. Palielam ir tāda spēle, tādā ziņā stulbi, ka tev jāņem, kas vislabākais, ko viņi iedod no spēlētājiem. Tāds ir rekrutēja leaderboards. Viņas var redzēt, tās komandas nevar redzēt. Kad Džeki, ka esi labāks komandas savākuši. Jo, pamēģināsim vēl vienu. Clipper 90, Dominiks Wilkins, laikam jau... 29 punktu spēlē. Jā, mums neviens tāds nebija. Brons Harpers, Dylan Harpers, Saints. Kings 60. Oskars Roberts. Damn! Phoenix. Kevins Durants. Automātiski. Tu pat varētu... Neņemsi Eitonu vai Brooks? Nē, jāņem KD. Jā, es Chris Paulu paņemšu. Jāņem KD. KD un ieliksim viņu power forwardā.
lai ir maza komanda. Philly. Vils Chamberlains. Damn. Jā, tas ir cheat codes. Tas ir cheat Mēs codes. dabījām? Nu, jā, ir centrā, var viņu ielikt. Okay. Nu jā, šis būs jau tuvāk. Viņš mums paveicās. Rīgas Berijas, viņi nevar ielikt par 2. SF, nē, viņam ir tikai to pozīciju iedeva. Okay. Nu, un tad ir Phils Smits. 17 punktus. Nu, labi, pamēģināsim. 75. Tas jau... Labākais, kāds ir, kad es dabūju. Nu. Bet Vilts ir cheat coach, jā. Kā tu Vilts dabā, tur uzreiz ir. Nu, tā kā jūs būtu pēdējais salicies, tad arī es domāju, ka jau tuvāk 82. Nu. Bet es iziešu cauri, kas ir pierakstīts. Ko tu draftāt ar pirmo numuru? Ben Stiller. Ne, Šalamā? Fanu draftā? Tu biji pārsteigts par to, ka Pistons nočaukoja savu pirmo vietu? Kaut kādā ziņā, jā. Es laikam, ka nē, es nevienā brīdī necerēju, ka Pistons būs spēks šajos play-offos. Pārāk limitēta komanda bija. Jā, bet nu kaut kāds... Nē, nu labi, nu viņiem varbūt ir tas, kad viņi spēcīgi un lieli ir regulārā sezonā. Nu. Tur, ko tev vēl? Kas man vēl ir? Kas man bija? Vispār. Vēl viens segments. Šodien varbūt nē, bet nākamajā reizē mēs varam pamēģināt. Man ir saglabāta vienkārši reicīgi vīgi, ka mēs varam iet. Es gribu redzēt, ka es tev rādu. Mums bija, bet tur bija mēs latviešu leģendārākos likām. Man tagad saglabāt no visām Ķīnas līgām ir un Kazahstānas līgām tādas efektīvas epizodes. Izklausās labi. Bet kaut kā tā, nu es nezinu. Vēl viens čempions aizmirs. Nu? Labi, ka saglabājas. Bens Simons. Viņš izcēla? Viņš izcēla kaut kāds... Burtiski izcēla. Atlantijas zvejniecības kaut kādu šo te. Viņš kaut kādā komandā ir. Viņi tur noķēra lielo tunci. Lielo tunci? Kaut kā viņi vinēja, bet viņš ir čempions. Tur viņiem nationals viss. Labi. Sāk dedzināt? Ugunskurā uz grilu uzlikt. Pietiks ākstīties. Kur ir Lakers krekls? Vai šis te New Yorks krekls Steve Francis? Tu gribi Steve Francis? Ņem, uzliec pleciņu vismaz. Tie, kas ir Day One fani, zina. Tie, kas zina, tie zina. Jā. Gustavam ir 24 krekli no dažām komandām mājās, jo viņš ir Day One fans no visām viņām. Ko? Okay. Tiešā reportāžā no Talsiem. Paldies, klausieties, skatījāties. Ir prieks atgriezties. Šis ir podcasts izrāviens. Jā. Paldies. Mums ir jāatrūsējās. Bet bija forši. Skatīsimies, kas būs vasarā, kas nebūs. Dodat ziņu. Paldies, ka skatījāties, klausieties. Visu labo!